Studēt gribētāji un zinību kalnā kāpēji jau pieraduši, ka studijas var uzsākt arī ziemā. Šo iespēju vēl neierastā mācību gada vidū pirmo reizi piedāvā arī Rēzeknes augstskola. Studentu uzņemšana notiek ekonomikas un inženieru fakultātēs. Rēzeknes augstskolā šogad pirmā gadu ir tāda pieredze, ka mēs sākam uzņemt ziemā, jo būtībā mums bija arī interese no studējošo puses pagājušajā gadā, vai var uzsākt studijas Rēzeknes augstskolā arī ziemā. Uzņemšana notiek maģistra studiju programmās Vides zinātne un datorsistēmas, kā arī doktora studiju programmā Vides inženieru zinātne. Augstskolas inženieru fakultātē šobrīd vēl iespējams pretendēt uz brīvajām budžeta vietām. Runājot par nākotnes plāniem, protams, mums šie plāni ir lieli. Mēs gribam attīstīt jaunus mūsu reģionam specifiskus studiju virzienus, un būtībā pie tā mēs ļoti nopietni strādājam. Saglabāt esošos, uzlabot un attīstīt arī jaunus inženierzinātnes virzienus. Aptaujājot studentus, vēlējāmies uzzināt, kāpēc viņi izvēlas studēt tieši Rēzeknes augstskolā un tieši inženieru fakultātē. Rēzeknes augstskola ir, man patīk Rēzekne, tāpēc arī augstskola patīk. Un šeit ir inženieru fakultāte, un tas bija tas, kas man ir vajadzīgs. Vides aizsardzība, tā šodien ir viena no aktuālākām tēmām. Rēzeknes augstskolā studēju tāpēc, ka tas arī pirmkārt laikam bija iemesls atrodas tuvāk mājai manai dzīves vietai. Un studēju tāpēc, ka citās augstskolās nebija tieši tāda novirziena kā vides inženieris. Inženieru fakultāte plāno attīstīt jaunus studiju virzienus, piemēram, mašīnu būvē, vides inženieru zinātnēs, tādējādi paaugstinot savu konkurētspēju starp Latvijas augstskolām. Savukārt studentiem tā ir iespēja paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū.